Un atnāca Līgo diena, sagaidīsim Jāņu dienu, un kopā ar skaistajiem pļavas ziediem glāsim arī bagātīgi skaistu galdu ar rudzupuķiem. Pusdienu servīze Māra, cik populāra un tik smuka, smalka un tik ģimeniski skaista. Ir visiem kopā sanākt, apsēsties un domāt jaukas domas, sarunāties. Vai tas bieži sanāk tagad? Vai bieži ir sanāk kopā un vienkārši baudīt laiku, baudīt dabas skaistumu, baudīt to, ka esam visi kopā. Rīgas porcelāna rūpnīcas servīze, pusdienu servīze Māra ar daļajām rudzupuķiem. Un šīs daļās rozītes ir saplūktas laukos un atvestas uz mājām. Ugunsdeja saucas, un zem viņām paslēpušies lūk tādi austruma motīvi. Šī servīze Rīgas porcelāna saucās austrumu servīze, un dekoli viņām ir ļoti reti. Ir dekoli, kas bijuši biežāki, un šīs dekols ir tāds retāks. Drusku līdzīgs iepriekšējām, bet arī rets dekols. Paskatieties, kādi austrumu motīvi. Austrumu motīvs ne tikai, bet arī mūsu pieskaņots puķiem. Krizantēmas. Arī rokturītis ir ar krizantēmām un pats vāciņš. Čiekuru austrumu servīze. Arī rets dekols. Un šāds dekols jau bija satikts diezgan bieži. Jā, redziet, ir lielākā un ir mazākā. Un vēl klāt šim komplektam gāja 6 tādas dzeramās kā bļodiņas, kā tasītes bez rokturīšiem. Un desertam gribu ļoti parādīt jums skaistu latvisku servīzi porcelāna fajansa fabrikas bitīti. Ar rudens mikelīšiem. Centrālie trauki ir pilnā sastāvā. Tējas servīze bitīte. Rokturītis, vai jums neatgādina bitīti? Un brīnišķīgi ir tas, ka tā ir ideāli, gandrīz ideāli saglabājusies līdz mūsdienām. Bitīte ir sena. Es domāju, kādi sākot ar gadu 45., 55., bet noteikti paskatīšos un ielikšu jums izdošanas gadu šai brīnišķīgajai servīzē. Un tagad novēlu visiem jauku
siltu vasaru.